Labrīt, dāmas un kungi. Atkal neierastā laikā te no rīta, labi, cik no rīta 11 jau, bet pieteikušies intervēt tendenciozā intervijai, lai negatīvo kārtību rakstu varētu uzrakstīt, ir Delfi. Tagad tūlīt man pēc pāris minūtēm zvanīs un uzdos jautājumus, visus pielādētus negatīvus, jau tur kaut kāds 5-6 par to, kāda ir mana darbība sociālos un cik ārprāts, cik kā es esot nosaucis parastos mēdījus par propagandas droši vien, jā, kaut kā tā. Tad tas tagad tikšot salīdzināts ar mani pašu, un ka izrādās es pats esot arī propagandists bezmaz. Tāds sviests tūlītās te notiksies, jūs paši dzirdēsiet, es uzlikšu uz skaļruni, man te, ka zvanīs pa mobilo telefonu, interesanti, kur viņi arī man numuru ir dabūjuši, taču datu aizsardzība, kā tā. To arī pajautāsim, un redaktore no Delfiem pa entajiem gadiem, tagad vienu no retajām reizēm man viedokli prasīs. Tāpēc es šo te tiešraidi veicu, lai saglabātu šis te video, lai mēs varētu, tīri statistiski redzēt, kā pēc tam tiks izrauts dažas frāzītes viņiem vajadzīgās un ieliktas tur tajā rakstā, kas būs tāds negatīvs par atkal kaut kādiem sliktajiem TikTok lietotājiem, kurus nevar cenzēt un izkontrolēt, un kuri te runā, ko grib. Tāds aptuveni tas konteksts, var iedomāties, būs. Un es domāju, ka tas patiesībā ir saistīts ar to, ka mēs te pēdējās dienās, pēdējā nedēļā visi, vairāk cilvēki no jaunatviešiem esam ļoti veiksmīgi atspoguļojuši tos rotaļlaukumiņu šūpoles pa 143 000, soliņus pa 150 000, mākslas darbus ķēngaragā. Un es domāju, ka tas ir pamanīts, un te ir kaut kāda dota komandiņa, ka bišķiņu vajag bišķiņu pieslāpēt, vajag kaut kā izlīdzināt, vajag viņus pašus tagad nomelnot, bišķi nav jau īsti par ko. Bet tad tagad par to, ka mēs te TikTokā runājam pa daudz, tagad uztaisīs droši vien tādu Delfis rakstu un apskatu, tā kā tūlīt dzirdēsim, kā tas notiks. 11. teica, ka zvanīs, un pārmaiņas pēc parunāsimies ar viņiem. Tad, protams, ka es pilnīgi pārliecināts, ka no šīs te sarunas nebūs tā kā tāda intervija atspoguļot manas domas, tur būs vienkārši raksts, un tur būs kaut kādi daži teikumi vai dažas frāzes, turklāt tā kā viņiem dar paņemts. Klasika, jo pēc tiem jautājumiem spriežot jau, jūs zināt tādu terminu negatīvi pielādēts jautājums, bezmaz tad, kad jūs melojat, kāpēc jūs smaidat? Tad taisnojies, kad ne tad tu melo, ne tad tu smaidi. Tāda stila tie jautājumi ir, ko viņi man ir sagatavojuši. Bet nekas. Paskatīsimies, tāpēc arī piefiksēsim, paskatīsimies, kā tad notiek profesionālā žurnālistika Latvijā. Varēja taču vienkārši uztaisīt interviju sarunu, kur pajautāt, ar ko es nodarbojos un tā tālāk. Nē, uzreiz jau iekšā tādi jautājumi, kur tev jātaisnojās, kur tev jau ir uzreiz jāsāk taisnoties, ka nē, tā nav, es tur ne šito. Tā nav profesionāla žurnālistika, tā ir tendencioza žurnālistika, kā reizi. Tā kā mēs tūlītās viņai pretī uzdosim arī negatīvi pielādētus jautājumus par to. Viņi pārdzīvo, ka mēs viņus saucam par, ka viņi slēpj un neatspoguļo to, kas pasaulē notiek, un respektīvi propagandu mums te baro. Ir jums objektīvi atspoguļot jautājumu par, BRICS valstīs notiekošo, piemēram, vai BRICS samitiem, vai to, kas tas bija Kazaņā, kur bija tas samits, kur atbrauca, cik tur 60 valstu prezidenti, tādas lietas neatspoguļo. Tas tāds reku zvana, tā labi. Aiziet. Halo? Labrīt, šeit Katrīna Žukava Delāna, kā runāt, zvanu 11. Labrīt, jā. Jā, paldies, ka atvedāt laiku šeit sarunai. Es varbūt jūs lieki nekavējuši, tikai vienā teikumā atgādināšu, ka mūsu raksts tātad top par to, kā politiķi sociālajos medijos komunicē ar savu auditoriju un to starp, kā viņi arī komunicē par un ap mediju darbu Latvijā. Un tad... Pa kuriem politiķiem tad jūs taisat šādu rakstu? Mana kolēģi ir zvanījusi Šlecera kungam, te klātienē runājusi. Pāties vakar runāju ar Ogres novada mēru Helmina kungu. Atkal tikai nevēlamie. Kāpēc Siliņai neprasat šādas te lietas? Starp citu, pirms mēs sākam, varbūt, kur jūs manu numuriņu dabujāt datu aizsardzības ietvaros?
Tā, kur es dabūju, medijiem laikam jau nav sveši jūsu numurs. Ir sveši, es viņu publiski neesmu devis nevienam medijiem. Es arī nerunāju parasti pa telefonu, šis ir rets izņēmums. Tad, kur jūs dabījāt īsti manu numuriņu? Šis ir rets izņēmums. Kad es telefoniski runājos, jā. Jā, kāpēc jūs izdomājāt šādu izņēmumu veidot? Varbūt vispirms atbildot uz jautājumu, kur jūs man numuru dabījāt, tas datu aizsardzības kontekstā tieši. Tā nav publiski pieejama informācija. Jūs nezvanījāt uz partijas publisko numuru. Jā, es varu teikt, ka no kolēģiem dabūju medijos. Kurš kolēģis to izpauda? To es tagad jums uzreiz nevarēšu pateikt. Kāpēc tā ir datu aizsardzības pārkāpums? Jūs taču tik ļoti to gribat visu ievērot, kāpēc tu paši šādi rīkojamies? Labi. Varējāt jau sociālos tīklos uzrakstīt, nevis pat taisno uz WhatsApp uz privātu telefonu numuru. Es jūs mēģināju sākotnēji sazvanīt, un tad es jums rakstīju. Jā, bet... Es atvainojos, ja jūs neesat gatavs atbildēt uz jautājumu. Nē, es esmu gatavs, es atbildēšu, bet jūs jau kam jūs tur piederat? Igauniem, Skandināviem, tad lūdzu arī ievērojiet arī paši visādas te reguliņas, kas nāk mums te no jaukās Eiropas Savienības. Kāpēc tā pārkāpjam? Tā nav korekti darīt, zvanīties pat taisno. Varat rakstīt sociālos tīklos, varat uz partijas e-pastu uzrakstīt, vai tur ir norādīts oficiālais telefons. Kāpēc neizmantojāt šādas iespējas? Un kā, labi, to, kuram kolēģim, to es nezinu, rakstiski varbūt man noformēt, tad jums to jautājumu, lai tas kolēģis, kurš izpauda man numuru nesaskaņoti, tad ko mēs ar to varam iesākt? Jā, es pieļauju, ticamāk, ka jūs neko ar to nevarēsiet iesākt, bet tur, protams, ir jākonsultēs ar juristiem, kur vairāk orientējas šādos jautājumus. Bet vai es drīkstu tomēr jums uzdot šos jautājumus, kurus es arī iepriekš jums sūtīju? Jā, drīksti, tad turpmāk vienkārši kaut kur būs kaut kādi datu aizsardzības jautājumi, es varēšu atsaukties uz jums, ka neko ar to nevarēsiet iesākt. Labi, vēl tikai pirms sākam, kāpēc tad Šlesers, Helmanis un es, kāpēc neviens no koalīcijas esošiem akal opozīcija, tikai visi sliktie, kas tur būs akal Kremļa aģenti, vai ne? Nē, jūs pats varēsiet pastāstīt, tas būs. Tur arī būs tas, ko jūs pats esat pastāstīt. Mēs kopumā esam aptaujājuši, Excelī apkopojuši daudzus dažādus politikus, jo neesat tikai šie 3 konkrētie minētie. Tie ir ļoti tiešām dažādi politiķi. Bet no koalīcijas gan neviens no vienotības nav un nav no progresīvajiem. Ko jūs Briškanam nevarat prasīt, kā viņš sociālos tīklos uzvedās? Vai Siliņai, kā viņi no Saeimas tribīnes, bet zālē smiltēnām? Es tomēr gribētu atgriezties pie jautājumiem, bet varbūt viena atkāpe par Siliņu. Varbūt, ja jūs lasījāt, mēs esam ļoti aktīvi pievērsušies šim jautājumam. Mēs esam rakstījuši par to, ko Siliņa teica. Mēs esam jautājuši, vai viņa šo nožēlo. Mums ir lasāmas vairākas ziņas par šo. Tā kā, ir jālasa portāls Delfi. Bet atgriežoties, vai es varu beidzot pats ar jautājumiem? Jā, droši. Liels paldies! Tātad es skatījos jūsu TikTok platformu, un tur jūs pie vairākiem saviem īstajiem video rakstat dalāties, ka mediji slēpj. Un es gribēju precizēt, ko jūs ar to domājat, ka mediji slēpj, un vai šis apgalvojums ir balstīts pierādījumos, vai tomēr tās ir tādas jūsu personiskās sajūtas? Negatīvi pielādēts jautājums, ļoti profesionāli, bet es ar to domāju to, ka kādā naivuma līmenī, ja jūs gribat uzrunāt savus skatītājus, varam jau domāt, ka mēdīji nevienam nepieder un ka viss ir neitrāli un objektīvi un ceļās no rīta ar domu, kā mēs te glābsim pasauli, bet patiesībā jau tā nav, visi mēdīji kaut kam pieder, tas ir viens moments. Un otrkārt, pasaulē, te jau arī jūs, tā skaitā pastarpināt, jo tur BlackRock, Vanguard akciju akcionāriem ir mazākuma. Un otrkārt, jūs kopš paņēmāt naudiņu, kad Covid afēra sākās, jūs neesat vairs nekāds neatkarīgs mēdījis, tā skaitā jūs, ja? Jūs jau droši vien to arī nevarat izpaust, cik tad jūs šobrīd ņemat no valsts budžeta, saņemat naudiņu kā privātais mēdījis. Lūk, un tur tādā momentā jūs vairs neesat tātad šāds te objektīvs tur. Mums nav vispār Latvijā tādi vairs palikuši patiesībā. Tur es pat nezinātu kaut kādus dažus veiksmīgos piemērus. Visi mediju vide Covid laikā tika nokauta,
jūs kļuvāt atkarīgi no valdības, no varas esošajām partijām, no tiem, kas ir pie varas. Un viss, viņus jūs kritizēt nedrīkstat, pat gribēdami. Jums ļoti stingri būs sekas šādām pašdarbībām, tā teikt, jā. Nu, un jums tāpēc, lūk, ir jāveido kā reizes tagad pēkšņi ne no kurienes sižeti pa slikto Šleseru, pa ļauno Helmani Ogrē, nu, nezinu, kāpēc arī vēl pa mani te klāti, bet, nu, lūk, nu, šāds te būs rakstīņš, kuru izlasīs tur pa maksu, nu, tie jūsu lojālie sekotāji, un pat pārējām lietām, tur nerunāsim pat pasaulē, kas tur notiek kaut kādās BRICS valstīs, kuras jūs nedrīkstat aiztikt, jo tur jums ieslēdzās tas, ka jūs piedarat lielajiem kaut kādiem starptautiskajām korporācijām. Tur jūs nedrīkstat globālā līmenī. Jums, ka Trumps jākritizē, protams, labais, fantastiskais Baidens, tur, nu, tādā stilā. Līdz ar to tur 101 jautājums ir, kur pat uzpeldot kaut kādiem skandāliem, nu, tad tur ir labi, tur jūs uzrakstat kaut kādu vienu mazu rakstiņu, bet neizmeklējiet tālāk. Un es domāju, ka es patiesībā šajā jūsu jaukajā opozīcijas kompānijā esmu iekļuvis, tāpēc, ka mēs te pēdējās nedēļas ļoti aktīvi tagad nāk gaismā kādi Rīgas domē nesmukumi ar visādiem tur bērnu laukumiņiem, rekrutēja kā šūpols pa 143 000 uzstādīts, izrādās Ķengeragā var uzbūvēt veselu laukumu pa 2 reizes dārgāk, nu, iepriekšējos gadus. Un tagad te visi nerunāsim par tiem visiem, nu, kā viņus savādāk nosaukā, ne kaut kādi bleķa mēsli, kas ir Krastmalā Ķengeragā uzstādīti. Tur izrādās pa 1 eiro mazāk katrā, lai nav konkurss jārīko, ir cenā uzrādīts. Un šāda veida lietas, tas ir tas, ko sagaida mūsu auditorijas sociālos no jums tai skaitā, bet jūs to darīt nedrīkstat. Un tāpēc, diemžēl, vai par laimi, es nezinu, es jau tagad iebraukšu nākamajos ties jautājumos pie reizes varbūt apkopot. Jūs cilvēki nav, nu, tik dūmīgi, kā gribētos, un viņi, tāpēc, piemēram, es pieļauju, ja jūs objektīvi gribētu šo interviju veikt, tad jums būtu, nu, kaut kādi veiksmīgie piemēri jāpaņem no sociāliem, kas ir no koalīcijas politiķiem. Tādu nav. Jo tas, ka viņi tur, tā kā preses konferencēs, tur televīzijā vai kur pieraduši stāvēt un pie mikrofoniņu un ar cik tur palīgiem ar prožektoriem iestudētu kaut kādu runu nolasīt, to neviens neskatās. Jo cilvēki skatās, pasauli mainījusies, turklāt visā pasaulē. Nu, tas pats notiek arī ar CNN, visi reitingi Amerikā ir lejā, visi pa taisno skatās, vai Elonu Musku, vai Trumpu, vai citus kādus, ja, sociālos. Un par laimi, tad cīniski sanāk, pateicoties Ķīnas kompartijai, tāda iespēja vēl ir necenzēta. Reku jūsu kolēģi Spriņģis kundze ir Facebook sacenzējuši, tur vairs nevar izpausties brīvi, tur uzreiz faktu pārbaudi, jums jau arī populāri. Faktu pārbaudi, tur kāda starpība. Tagad, kā reiz Amerikā, nu, mainoties varai, atcels šo te faktu pārbaudu un izmeklēs visus tos, kas to ir veikuši, jo to arī nozīmē vārda brīvība un konstitūcijā nodrošinātās cilvēku tiesības. Nevis, ka te kaut kāds gudrinieks man papkoriģēs, pamācīs, ko man skatīties, kā man skatīties kaut kādām tādām lietām. Un tas viss ir pagājušais gadsimts, nu, vecā žurnālisti. Tāpēc sociālos nav neviens veiksmīgs koalīcijas politiķis, ir tikai pārsvarā no opozīcijas pārstāvi vai aktīvisti vai tie, kas ikdienā tādi, ka es runāju savus kaut kādus redzējumus, pārdomus par notiekošo mūsu valstī vai pasaulē un veic analīzi. Un analīzi cenzēt, lai kā jums tas nepatiktu, tā ir cenzūra. To nevar darīt. Tās ir manas domas, kuras es brīvi paužu, kamēr tas vēl te ir iespējams mūsu fasādes demokrātijas valstī. Nu, tāda ir mana atbilde par to, ka mēdī tas nav jau tikai unikāli Delfiem, tas ir visur. Kur jūs esat redzējis? Latvijā ir tēmas, kuras jūs nedrīkst vienalga paņemat, ko gribat. Nu, tur kontrabanda, tur reku tagad uzpeldēja, pateicoties Eiropas prokuratūrai, tur tā Karību fondu lieta 300 miljoni atmazgāti. Nu, kur ir kaut kādi, kur ir rakstiņi par to, kuras amatpersonas tad ir piesagušas to Latvijā? Kā tas var būt, ka Latvijā policijas šefs un vispārējā policija nevar atrast narkotirgotājus? Mums 30 gadus te jau tagad pabraukājot pa Latviju, ko mēs darām, saldu, milzīgi narkotika problēma visur, kur pārējās pilsētās. Visi zina, Rīgā visi zina, kuri dīleri tirgo policijas točkas, pie policijas iecirkņiem točkas pat blakus ir bez speciāla adreses, sameklējām visu. Un nevar to izdarīt. Un tas ir tāpēc, ka žurnālistiem par šo tematu ir aizliegts runāt, jo tā ir milzīga, tur nezinu, miljonu, desmitu vai 100 miljonu peļņu. Kā jūs zināt, nu,
kur jūs uzzinājāt, ka žurnālistiem par šo ir aizliegts runāt? Tāpēc, ka nav neviena izmeklējošā darbība veikta, kur aizbraukt varat uz Sarkandaugovu, uz Točku un izskaitīt, cik metrus viņi ir no policijas iecirkņa pa logu, tur var redzēt, un varat iegādāties pie reizes narkotikas un paskatīties, kā 14-gadīgi bērni to dara. Bet tas nav, tas jau nav interesanti, svarīgāk pa Helmanu, Šleseru, Brēmani, tā kā viņi sociālos izpaužos rakstiņu uzrakstīt, nomelnojošo. Tā kā tur ir tā starpība, un tas ir viens piemērs par tām narkotikām. Mums nav PVN naudas atmazgātāja Latvijā. Reku tagad Eiropas, kas tur nāks gaismā, tur pēkšņi pārsteigums visiem būs, kā tā redziet Latvijā. Tas ir tas moments, un jūs te varat teikt, ka tas nav būtiski. Tas ir būtiski, jo mēs esam pēdējā vietā Eiropas Savienībā, pēdējā trīniekā, kā kuros rādītājus ekonomiski. Es speciāli biju Bulgārijā tagad, lai redzētu arī tos melus, kad mums visu laiku biedēja, ka nedod Dievs būs kā Bulgārijā, tur ir vēl sliktāk. Nekas tur nav sliktāk. Sofijā dzīvība daudz attīstītāk, pilsēta enerģiskāk, pilns ar cilvēkiem, turistiem nekā Rīgā mums te izmirusī. Un mēs esam pēdējā vietā. Un te pats tas viss kulminācija tam visam ir, ka pateicoties korumpētiem, manuprāt, medijiem, globālā līmenī, tā skaitā, ne jau individuāli tur jums, ir izveidojusies situācija, ko pat amerikāņi nesaprot. Tur tas Čikāgas universitātes profesors bija pat pirms 10 gadiem jau teicis, ka kā tas var būt, ka ir valsts, kurā ir objektīvi salīdzinot ar citām valstīm, ir tik zems līmenis, tur ņemat, kuru jomu gribat, ja viss ir sačakrēts. Un cilvēki iebalso tieši tos pašus vēlreiz apakaļ. Tā kā tagad mums te vienotībai 25%, ja, tur vēlēšana. Un tur milzīgu roku ir pielikuši kā reiz mediji. Un paldies Dievam ir vēl sociātīkli, komunistiskās Ķīnas veidotie, un tādi cilvēki, kā tai skaitā es vai pat Helmans vai Šlesers, kur runā, un citi vēl daudz ir, kuri pateicoties tādiem kā mēs vēl neesam Ziemeļkorejas variantā. Mēs vēl pagaidām esam tādā pa ceļam ar vienu kāju Baltkrievijā un Krievijā, tādā variantā. Reku mums jau sēž par viedokļiem cietumos cilvēki, ja? Kas tas ir tāds? Tā ir demokrātija, vārda brīvība. Cilvēks izteicis kaut kādus viedokļus, ko viņš domā, ko viņš grib, kāpēc ir jāliek cietumos. Bet tā notiek, un tas ir tā kā Krievijā. Tas ir tā kā Krievijā, Krievijā vēl tālāk ir pa laikiem, tur uzspiestiem ne tam postam jau uzreiz FSB klauvē pie durvīm. Mums jau arī braukā pa mājām, VDD, piemēram, par šādām lietām līdzīgām, ka protesti bija, ja tur Covid laikā ārprāt šausmas, tādi valsts drošības pārkāpēji te bija savākušies protestiņos, drausmas, apdraudējums. Lūk, tā kā te mēs esam virzienā tādā, bet, ja nebūtu vispār, kā jūs gribētu arī šo rakstu panākt, kad, ko pieņemsim, ka es pārtrauktu savu darbību, vairāk nerunātu, nefilmētu neko, citi arī tā darītu, mēs visi lasītu jūs tikai. Jūs piedāvājat šo te spektru ar šīm problēmām, ko es nosaucu. Narkotikas Latvijas mazpilsētās un Rīgā, korupcija Rīgas domē, kur kaut kāds bleķa mēsls uzliek krastmalā, aizbraucat, apskatieties, tur pie Doles, uzreiz pie benzīntanka pa labi iegriežat, pirmajā pagriezienā un krastmalā apskatāties promenādē, kādi mēsli ir pa 41 000 uzstādīti. Bleķa sūdi, kurus pa pārsimts eiro, ja kurš metinātājs uzmetinās un nokrāsos un būs pa 1000 eiro uzstādīti. Pa 41 000. Kas tur Rīgas domē? Jānis Kriekons, laikam, par šo te ir atbildīgais, ja zemākajā līmenī. Un speciāla cena tāda ir, jo būtu augstāk, būtu konkursus jārīko. Un konkursus rīko kā reiz soliņiem, reku pie Bābelīša varat aizbraukt pie reizes nopeldoties ziemā apskatīt. Es redzēju šo jūsu video TikTokā, bet tomēr varbūt es pajautāšu arī par pašu TikToku. Jūsu vēstījumu vislielākais sekotājs skaits ir tieši TikTokā. Kāpēc jūs izvēlējāties šo par savu tādu pamatu platformu? Tāpēc, ka tur nav cenzūra, ja vien tur neskar kaut kādas Ķīnai jūtīgas tēmas, ko arī tad Latvija viņiem neinteresē. Līdz ar to tur nav cenzūra, tāpēc jau arī tik ļoti TikToku gribēja gan Amerikā, gan Eiropā, gan Latvijā pat jau te aizliegt gribēja. Arī tur jūs varējāt pameklēt, kas bija tas iesniedzējs. Mana balss LV izrādījās invalīds Daugavpilī, ar garīgu invaliditāti puisis, kuram mana balss pat piedāvāja sagatavot šādu iniciatīvu, bet tas sīkums to neizdosies izdarīt. Es domāju, ka tagad jau pilnīgi noteikti vairs ne, kopš varas maiņa būs Amerikā. Līdz ar to TikTokā nav cenzūra. TikToks neļauj tur publicēt, piemēram, mēs, ka braucām uz Parīzes protestiem pagājušajā gadu 1. maijā, tad tur bija grūti filmēt, jo TikTokam savukārt viņi tādus vardarbības kautiņus kaut kādus, kur
tādus skatus neļauj publicēt, ja kas ir saprotams, jo tur bērniem skatīties vai kas. Bet, starp citu, jums tur bija kā reiz jābrauc uz Parīzi un šie protesti jāatspoguļo un jāiedvesmo Latviju, ka rekā ir jācīnās par savām tiesībām, par pensiju vecumu necelšanu. Nu, lūk, bet pārējais viss saturs, ko runā, neinteresē ķīniešiem. Līdz ar to tur nav cenzūra, un Latvija netiek klāt šīm te lietām, lai kā negribētu. Nu, izņemot dažus gadījumus, ka tur VDD izdzēš profils, es nezinu, ko viņi tur ar Ķīnu sazinās, tad tur ir gadījumi, kad izdzēš, ja, tur kaut kādiem arī pa viedokļiem tikai. Nu, lūk, un tāpēc TikToks, un tur arī cilvēki to saprot un jūt, un pievienojās un seko, un es skatos, ja tā tendence ir augoša, kā manā gadījumā, no 0,5 gada, nepilni 2 gadu laikā ir 75,000 sekotāji, kas ir, es pieļauju, nu kam vairāk, Glorijai ir vēl vairāk tikai sekotāji, un tas arī viss, nu kas tur pēc tam pat ir nāk Latvija pirmajā vietā, kā partija droši vien, Rosļikovam ir, jā, un vēl cilvēciņiem, kas šādi te runā. Nevienam no pozīcijas nav šādi te sekotāji, viņiem toties esat jūs, viņiem arī nevajag nemaz. Jūs domājat, ka tur kaut kādai siliņai beigas satrauc kaut ko mocīties, kaut kādas video filmēt? Protams, ka nē, viņai jūs nodrošina šo te auditoriju. Un te ir tā sašķeltība sabiedrības, kur kā reiz apakaļ ceļa jau vairs nav. Nu, pēc Covid tiem murgiem, ko jūs tur publicējāt Delfos, es vairs nekad mūžā nespēšu uztvert jūs nopietni un skatīties, ka jūs kaut ko objektīvi varat publicēt. Nu, šis raksts kā reiz to pierādīs arī. Un otrādāk, tie, kas skatās sociālo auditoriju, tā skatā mani sekot, viņi arī tāpatās, un savukārt jūsu tie lasītāji, kas tur par to €1 mēnesī pērk tos jūsu rakstus, viņi arī nekad nepieņems, ka šitie ir normāli vairs, jo tu domās kaut kādi trakie, tur Kremļa aģenti, tur populāri. Jums neliekas arī jocīgi, ka mūsu valstī nekad nav neviena normāla opozīcija. Tiklīdz kāds uzrodās, automātiski zīmogs tā, tur trakie kaut kādi margināļi, Kremļa aģenti un viss. Un nav, mums valsts ir bez opozīcijas, tā tad visi sliktie, visiem pārmet tagad šito te Bērziņu grib dabūt Latvijas bankā, momentāli rakstiņi parādās, ka viņš tur altumā izrādās kaut ko ne to, ne šo tā darījis, ir viss līdz tam bija normāli, tagad, ka grib citā amatā, pēkšņi izrādās sliktais arī. Nu tad, tas jau nav tikai Latvijā unikāli. Protams, ka tas ir tas, ko es sākumā minēju, ka visi mēdī sen pieder lielām globālajām korporācijām, cik viņas pāris tur pasaulē vispār ir palikušas vairs, ja, kas sen viss ir pārpirkts, un jūs jau varbūt savā līmenī ar to nesaskaraties, tā kā man te Latvijas televīzijas žurnālists, kurš tā Leitāns mēģināja teikt, nē, man Kariņš neko neliek darīt, viņš jau nesaprot, kā tas notiek, ka tev piešķir budžetu un tev vadības līmenī tur pasaka, ko drīkst, ko nedrīkst darīt. Jums jau tas pats ir, ne jau jums personīgi kāds tur nāk un no premjera biroja vai no vienotības stāsta, kas ir jādara, tu izdara pavisam citā veidā, un pēc tam jums tikai pamēģina testa pēc parakstīt par narkotikām Rīgā un pavilkt ārā konkrētus policistus, kas to visu piesadz organizē. Kā vispār tas ir iespējams tādā NATO valstī tik brīvi un tik viegli. Un tur jūs saskarsieties, ka tas izrādās jau starptautiski jau ir iespējams un ka tas viss notiek. Es saku, tēmas es jums 101 varētu iedot, par ko nedrīkstat jūs runātu, bet beigtos tas ir to, ka jūs atlaistu vienkārši no darba. Ir jau bieži gadījumi, kas te palaiž muti pa daudz, tas pats Domburs pie jums bija, tā viņu palaida vaļā, jo izrunājās pa daudz, tā kā tur apakaļ paņēma, tas pa sīkumiem kaut kādiem nesalīdzinot ar to, ko es ikdienā runāju, kas arī patiesībā ir sīkumi. Bet kur jūs pats uzzināt informāciju, ņemat ziņas, vai jums ir kaut kādi citi mēdīji, kuras jūs lasat? Mums ļoti daudz sūta cilvēki, jau pat galā netiekam. Mums sūta arī citiem kolēģiem, sūta cilvēki patiešo. Un mēs jau mēģinām tagad iedvesmot jau nākamo līmeni, lai viņi paši filmēt sāk, un tad mēs tur varam palīdzēt un pieslēgties. Tas būtu vēl labāk. To arī, es domāju, mēs veicināsim, lai cilvēki visu šīs neiedzības paši sāk filmēt un izgaismot, tas vēl efektīvāk, bet tur, kur atsūta un kur tiešām ir, un līdz šim gandrīz visur pierādās, ka tā arī ir, kā tur atraksta, mēs aizbraucam vienkārši dabā, kā tas izskatās, jo viens ir, ka kaut ko pasaka, ka tur pa 40,000 uzlikts mākslas darbs ir, ka tu aizbrauc dabā un redzi, ka tur ir pa pāris €100 kaut kāds pilnīgākais uzlikts nekāds armatūras režģis.
tad tu saproti, kas tas ir. Un tādi mēs jau nespējam pat arī izbraukāt pa visu Latviju. Nu, tas neiedzības, kas notiek Latvijā, visur ir šitādi paši mākslas darbi un pieturas, un kas tur pa 40 000 izrādās. Gulbenes novadā izrādās, Jelgavā izrādās, vēl šur tur. Un te jau nākamais līmenis notiek. Te tagad notiek tas, ka Reku Glorija bija aizbraukusi uz Jelgavu, nofilmēts auto ostas laukumā, tur tādā centrā pašā, tās visas beidras, to kara lauku, kas tur ir. Un šonedēļ esot jau vakar sataisīts. Nu, tādi it kā sīkumiņi, ja, bet patīkami tādā ziņā, ka tas jau ir tas darbs, kas būtu mēdījiem jādara. Bet es saku, jums ir sasietas rokas, jums ir jāatspoguļo kaut kāds Šlesers, Helmanis, ko dara, ja? Ko tad viņi dara? Viņi jau ir, nu labi, Helmanis ir mērs, viņš ir pozīcijā, bet Šlesers, piemēram, nu manā skatījumā kuriozi liekas, ka jūs tur tik ļoti baidaties no viņa. Viņš jau ne sekundi vēl tagad nav bijis, nu pēdējos 15 gadus pie varas, viņš grib tā kā tikt, viņš ir opozīcijā, bet nu tagad tāpēc ir tik tendenciozi, viņš tā kā jāgatavo tam, ka nē, tā vietā jums būtu kā reiz Vilnis ķirsis, jāizmeklē, jāpaceļ Rīgas budžets augšā, jāpaskatās šim visiem mākslas darbiem, šūpolēm, soliņiem. Tagad pa 600 000 vecrīgā izrādās tā pati firma, Sijā Odukalns dizaina uzliks tagad šādus te dārgos soliņus. Miskastes ķirša tās pa 1700 viena gabalā, kas maksāja, no skandināvu dizains, tur nezinu kāds. Priekš kā mums, kas ir pēdējā vietā Eiropā, nabadzībā, ja? Laukos cilvēki un pensionāri dzīvo daudz no pensijas līdz pensijai. Kāpēc mums ir jāliek te kaut kādas skandināvu dizaina, kaut kādi štrunti? Un to kā reizi vajadzētu darīt mēdījiem, bet nu, tur ir milzīga nauda apakšā tam visam. Tur ir milzīgs, tur jau pavisam citi cilvēki, tur jau nav nekāda siliņa un šitie te redzamā daļa. Tur apakšā ir pavisam citi onkuļi, kurus tur jūs sāktu līst iekšā, nu, tur diezgan fiksi. Delfu grupai pateikt, ka nomainītos vadību Latvijā. Nu, tā mums, es jau nezinu, ko jūs, kāda ir jūs tā sapņu situācija, nu, ka nerunātu, nu, nebūtu Šlesers, nebūtu Helmanis, nu, nebūtu mēs, nu, kāds cits būtu. Kamēr mēs vēl neesam Ziemeļkorejā, būs tā arī Krievijā, ka tur tomēr spirinās pretī, ir vēl kaut kādi palikuši pārpalikumi opozīcijas nosacīt, bet nu, viņus mēģina piežmiegt, un tas, ko jūs darat. Arī te skaitā varējāt uztaisīt interviju normāli. Es jau tagad pats atbildu monologu intervijas formā, ja, jo tie jautājumi tik ļoti grūti ir iestrāpties pa virsmu. Nu, tāpēc, ka tie jautājumi, ko jūs atsūtiet, nu, tik tendenciozi negatīvi pielādēti, nu, tāds, nu, kas tie pa jautājumi. Tieši tādas pašas atbildes jūs tie arī saņēmāt. Nu, no šīm te jūs varēsiet izvilkt kaut kādus dažus teikumiņus tur, un, nu, tā kā vēl, lai pastiprinātu to savu domu, ka nu, es nezinu, kas mēs šoreiz būsim, kaut kādi stabilās Latvijas laivas šūpotāji, kas tagad grib nedod Dievs te mainīt valdību un nāks pie varas austrumu kaut kādi spēki. Nu tā, ja, visdrīzāk. Un tas jau no 90. velkās visi, kas jebkad ir kaut kāda opozīcijā, uzreiz Kremļa aģenti tur, ja, tā kā tā bildīti, kur latvieši skatās, reku viņi nozaga mūsu zeltu, un tur viens pabļauja, reku jūsu vidū ir Kremļa aģents, tie sāk kauties un atkal nostrādāja. Nu, tik banāli mēs tādā banānu republikā jau esam nodzīvojušies tagad ar visu šo te un nav vairs mēdī, ja, nu nav vairs, jūs jau piekritīsiet, nu, ka nav, kur mums kādi neatkarīgi izmeklējošie, nu, ko tā pati Spriņģi ir izmeklējusi. Viņi ir izmeklējusi, nu, tādus kā es, kas Covid laikā negribēja obligāto vakcināciju, ārprāts, kāds noziegums, kādas šausmas, sliktie ļaunie tur, Jānim Pļaviņam biznesu iznīcināja, ka nelietis tur iebildi. Ja? Nu, es ceru, ka jūs šo te neizliksiet kā tādu vienīgo citātu, jo es tāpēc paralēli arī ierakstu šo te sarunu. Tā kā, nu, un tas bija tas noziegums, ko veica šie te cilvēciņi, kuri vienkārši tagad arī dakteris, mednis, ārprāts, tur dezinformators, nezinu kāds. Viens ārsts kaut kādu viedokli izteica. Un šausmas, tagad certifikātus ņem nost, anulē, mēdījos nomalno sliktais. Kā būtu priecājušies, ka ārstu vidē viens ir kāds, kas pauž kaut kādu citu viedokli un pateikt, jā, ir arī tādi viedokļi. Tā vietā būtu pāanalizējuši, kāpēc Hosam Sabu Merī kvotas jau šogad samazināja, ka beidzās jau gada vidū. Septembrī visas procedūras, operācijas, visu jau atliek, nav nauda. Ārstiem liek iet piespiedu atvaļinājumos, lai nevarētu pie viņiem pacienti nākt, jo nav nauda un nākamgad tas pats draud. Jo Hosam Sabu Merī samazināja. Nu, ko darīt cilvēkiem gados, kas nevar atļauties apmaksāt privātu klīniku medicīnu Latvijā? Tas viss pofīgi, tur skolas, laukos slēdz un tā tālāk. Tas viss nekas, viss ir kārtībā.
Un ar šo te viss kārtībā jūs redzat ilūziju tiem cilvēkiem, kas jūs lasa, kas Delfs lasa. Ir jau ļoti daudz tādu, es nesaku, bet tur ir pat varbūt vairākums Latvijā, jo mēdījiem jau tomēr jums ir plaša auditorija, gan televīzija, radio, un nedod Dievs savu Latvijas radio, ko izplata. Tie jau tagad viņiem sākās izsavienojums pamazām galvā, jo viņiem stāsta visu laiku, ka viss Latvijā ir labi, mēs te uz augšu lejam, nezinu, kas te notiek. Un patiesībā viņš redz, ka, bet paga, bet man te reku tagad slimnīcā atsaka, tur nav, tas nav, bērniem tur pusdienas ņem no skolas, lēdz iet, viss. Un nesaprot, ņipaņat kā inflācija mums te kosmiski tagad, iešauts kājā ar visām sankcijām, ar visu, un tas kaut kā neliekās kopā. Un nedod Dievs vēl tagad uz īso sejies, ja te amerikāņu kāru izbeigs. Reku Amerikas vēstnieks jau krieviski mauc mierīgi ļaunajā pornogrāfiju izplatošajā bērnu telegramā, kā jūs, man liekas, tieši bijāt rakstījuši rakstu par telegramu, ka tur narkotirgotāji, ieroču tirgotāji, bērnu pornogrāfiju, krievu, telegrams, Reku Amerikas vēstnieks. Tad mēs tomēr rakstam par tām narkotikām Nu, tikai tāpēc, lai aizliegtu telegramu, jo tur esot izplatoties, ja? Un tagad, ko jūs nebraucat pie Amerikas vēstnieku oficiālā vizītē preses, tur taču ir iespēja viņam mierīgi angļu valodā interviju un paprasīt, kas tad tā pa lietu, kāpēc viņš okupantu valodā runā, kā Krauze teica. Ja jūs lasītu portālu Delfi, tad jūs zināt, ka šāda ziņa mums arī bija. Nu, tur bija citātiņš, ka viņš tur kaut ko tur... Es esmu jūs uzklausījusi. Bet kāda viena ziņa okupantu valodā šeit runā ASV vēstnieks? Te būtu jābūt non-stopā laivi pie viņa tur kabineta, tur pie vēstniecības, tur analīzes un šādi raksti tagad tendenciozi par viņu, ka reku atsūtīts mums ir Kremļaņi. To jūs nevarat, tā ir Amerikas vēstniecība, atrausieties tā, ka, skaidrs, ka nevarat. Līdz ar to, un tagad uz īso sajies, nedod Dievs vēl te Trumps izlīgs ar Putinu, un Zelenski tur vienosies ar Eiropu kaut ko, un ko tad mēs pēkšņi, mums atkal liks tā, kā toreiz nāca Amerikas vēstniece Bēlī un lika Kalvītim atdot abreni kopā ar vairu noskaņoto šādi te, un visu, atdeva abreni. Un amerikāņi to ieteica darīt un atbalstīja un visu. Un te jau ir tas moments, ka mēs esam pāķi savā ziņā provinciāļi, kuri nezina vairs, kam izkalpoties, kam iztaisīties. Pašiem savus viedokļus vairs mugurkauls nekāds nav. Tā vai tā mums ir pat arī portāls Reku Delfi pieder Igauniem sen jau, pat tas nav vietējais vairs. Un kam tur vēl tālāk pēc tam pastarpināt, tas viss pieder. Tādā mēs te dzīvojam sapņu valstī, numur 1 Eiropā. Jā. Es teikšu jums paldies. Paldies, ka tomēr atradāt laiku un man atbildējāt par spīti tam, kā esmu no Delfiem. Vienmēr laipni. Labi. Paldies jums vēlreiz. Viss labi. Tā jūs dzirdējāt, tad raksta varoņi būsim mēs 3. Šlesers, Helmans un es. Tagad rādīs sliktie. Kas tur sanāk? Helmani droši vien grib izšūpot ārā dabūt no ogres, jo viņš tur ir labi, stabili tā teikt, darbojās saimnieciski, kā arī mūsu biedru Ogrē apstiprina. Mēs bijām pirms pāris nedēļām Ogrē ar saviem biedriem tikties un apstiprināja, ka daudzās lietās Helmanis labi saimnieko. Protams, ir arī kaut kādas nepilnības, kur varētu kaut ko uzlabot vai kaut ko, protams, kā visur, bet tur tas uz Latvijas pašvaldībām ir labais piemērs. Tātad tur kāds droši vien noskatījis ir Ogri, grib dabūt Helmani ārā, tāpēc sāks jau nomēlnot plus viņš, ko tur ar Lato Lapsu, tur, viņš pateica, tur, ka jūs prostitūts esat, žurnālistiem, bet no LTV bija. Lūk, tā kā tagad atbildīti Helmanim, Šleseri pats pa sevi, tāpēc, ka viņš Ķirsi apdraud Rīgas domē un būs lielā cīņa starp Šleseru un Ķirsi, kurš te būs Rīgas doma, pa mēra krēslu, Lai gan nav garantēts nevienam, ne otram, tur jau var salikties visādi, bet, tad 2 līderi būs tie esošais mērs pats pa sevi, saprotams, ka, noturēties grib krēslā un Šlesers mēģinās viņu gāzt. Un visi pārējie tad vienam vai otram flangam pievienosies. Lielākā daļa Ķirsim varas partijas pievienosies, otrā pusē būs, mēs nezinām, kas te vēl suverēnā vārda droši vien paši pa sevi teiks, ka viņi tikai vienīgie, un tur viņiem kaut kāds konflikts ir ar Šleseru, laikam, neatrisināms, diemžēl, tā kā tas nav labi, tad te būs vēl tādi visādi citi, kas teiks, ka viņi grib būt mērs un visādi tautu varu spēki. Un kas te vēl ir? Krieviem būs Rosļikovs un ies kopā ar Saskaņu, kur pirms tam viens otru tur nodeva, tur atdalījās, sašķielās, tur krita Ušakovs kā reiz, tāpēc mēra krēslu.
dēļ Rosļikoviešiem, tiem, kas atdalījās tur un tagad atkal saprata, ka nē, tomēr kopā viss būs kārtībā un ies kopā atkal. Tā kā tāda situācija. Tāpēc, es nezinu, laikam pagodinājums, ka es tur esmu iekļuvis, bet no otras puses būtu stulbi ignorēt. Būtu ļoti jocīgi runāt par Latvijas politiķiem TikTokā, nepieminot tos, kuriem ir vismaz cienīgs sekotājs skaits, kā reiz, man liekas, Helmans jau nav baigi TikTokā, viņš ir Facebookā, viņš tur tāds rakstīņš raksta, esmu pamanījis, viņš man draugos ir Facebookā, bet baigi jocīgi, te jau būtu tiešām jāskatās sociālos. Labi, sociāli dažādi ir Facebookā, varbūt viņš ir aktīvs, bet kas te būtu? Mums numur 1 Latvijā ir Glorija, sekotājs skaita ziņā, tas tāpēc, ka viņa arī līdzīgi kā es abās valodās, gan latviski, gan krieviski filmē video, tas, protams, objektīvi ir, ka mums ir 2 kopienu sabiedrība un ar abiem ir jākomunicē, tāpat kā Amerikas vēstnieks telegramā tagad krieviski valsts, nevis tā kā šitie te. Starp citu aizmirst pajautāt, es gribēju par Delfi.ru vai Rus, kā viņiem tas saucās krieviskā Delfi versija. Tur viens cilvēks bija atsūtījis mums un parādījis, ka viņi tos maksas rakstus zog no ārzemēm. Zog tā cilvēka izpratnē, kas man to atsūtīja, ka jebkuru rakstu, kas tur parādās, pa ārzemēm, kaut kā pa sportistiem, pa ko tur kaut kādi beigie, tur, tādi dzeltenās preses līmeņa rakstiņi, ka tos var iegooglēt angliski vai krieviski, un tur uzreiz izrādās, ka 2 dienas iepriekš tāds raksts ir bijis, citā mēdījā pasaules kaut kādā vai krieviski, angliski, un no turienes vārds vārdā pārkopēs latviski un uzlikts te pa maksu. Es nezinu, tas jau varbūt nav nekāds beigais pārkāpums, tikai neētiski no cita kolēģi sanāk stirīt uz tādu no ārzemju kolēģiem intelektuālo īpašumu. Bet jūs dzirdējāt, tas ir tieši tas pats, kā viņi sarunas sākumā teica, šī bija redaktore, nacionālo ziņu kādu, tur nezinu kāda, ka teica, ka tas nekas, ka tur tā datu aizsardzība, ka telefoniņu kolēģīši padalījās un ka viņš jau esot pieejams, un nezinu, kur nav. Delfiem pirmo reizi mans telefons, es kaut kādam, kas man te ir rakstījušies daži dzeltenās preses, tiem varētu būt, ka ir, jā, bet kas ik pa laikam kaut ko uzjautājuši bija, ar kuri es arī skatos, tie arī redzēsim. Ja viņa teica, paldies, ka atradāt laiku, pat neskatoties, ka esmu no Delfiem, es jau testa pēc, tad ar viņiem šādi te pakomunicēju un skatos, kāds rezultāts. Ja viņi daudz maz objektīvi šo te manis teikto atspoguļo, ne jau visu, protams, te pusstundas monologu nevar atspoguļot, bet vismaz kaut kādas frāzes, citātus, paragrāfiņu, kur jēga tam, ko es pateicu, sanāk, jūs dzirdējāt to visu kontekstu, kādā tas bija, ja? Nevis izrautu no konteksta, ka pilnīgi pretēji jēga. Ja viņi to izdarīs profesionāli, daudz maz, bet ja viņi ļaus, tad protams, labprāt, tad var manu viedokli vajag, es varu paust. Ne šādā formā obligāti, ja te jau bija sakāpināti, tāpēc, ka starts bija. Nepasakot, kur man numuru dabūna un kāpēc pielādētus jautājumus atsūtīja. Viņu atsūtīja. Šitie vecie žurnālisti, vecās paudzes, viņi gados nav veca, viņi nesaprot, ka mūsdienās vairs nav vai nevajag nekādus jautājumus sūtīt. Tur, sagatavot, jā, tur pajautāt jebko, un tā saruna veidojās. Nevis, ka tur iestudēti sagatavot jautājumu, tas tikai parāda to, kā viņi ar visiem pārējiem tātad komunicē ar veco varu, kur top šie te raksti, ja tur arī atsūta jautājumus, tad tur tas, nezinu, Siliņu vai kāds tur, ko viņi tur intervē kopā ar kaut kādu PR speciālistiem, sēž, sagatavo smukas atbildes, un tad bezmaz nolasa skaitās, ka ir intervija bijusi, ja. Tur un tu pa katru vārdu pārdomāt, lai kaut ko lieku nepasaka. Tur jau ir tiks, ka nesaprot, ka sociālos tas vispār nav svarīgi kaut kādu katram vārdam piesieties. Tur svarīgs ir konteksts. Bet cilvēki redz, ka cilvēks ir patiesi dzīvs, dabīgs, nevis, gan Siliņa arī tagad pateica attaisnojums, kāpēc viņa Smiltēnām bija neaizrījies, neapvamies bija, ka viņa esot redzēt vienkārši cilvēks dabisks, un tas tā sanāca. Bet atvainoties netaisās, atvainoties gan netaisās. Tad mums ir premjeri, kas publiski Saeimā pasaka, Smiltēns arī nav nekāds svētais, bet viņš vismaz teorētiski vēl gadu pirms tam pusotru bija pakāpe augstākā amatā par viņu. Viņš bija Saeimas spīkers, kas ir otrā amatpersona valstī, premjeras ir 3. Pirmais ir prezidents. Līdz ar to šādam te cilvēkam mierīgi var pateikt, tur neaizrījies, neapvamies. Smiltēni. kas droši vien jau arī pelnīti. Abi viņi vienā maisā, tur neko neatšķirās baigi Siliņa vai Smiltēns vai apvienotais saraksts vai vienotība. Atceramies, kā Pīlēns močīja ručkā visiem obligātās vakcīnas savā UP birojā, tur visiem saviem 100 vai 1000 darbinieku, jo gribēja iegūt pirmo vietu certifikātu dabūt, ka 100% novakcinētais uzņēmums Latvijā pirmais.
sacenties esot ar LMT, es nezinu, kurš tur uzvarēja. Nu, šādi te partiņi apvienotais sarakstīņš, šāds te nabaga smiltēns. Nu, tā kā tie visi viņi tur vienā maisā bāžami, gan jau, ka tagad arī cierē nokļūt apakaļ valdībā un ar tiem pašiem koalīcijā plus mīnus tur pamainīs kaut kādas tur nacionāļus atgriezīs un izmetīs, varbūt, es nezinu, progresīvos Briškeni norakstīs. Nu, tā kā tā, labi, šīs šodienas sarunas tiešraidītas. Mans te mērķis bija tie, kas tagad varbūt beigām tikai pieslēdzās muti pusstundu. Mani intervēja Delfi redaktore, kā viņi saucās, apskatīsimies, Žukova bija uzvārds. Tātad Katrīna Žukova-Zalāne, portāls Delfi, žurnāliste, redaktore. Lūk, šāda pusstundas saruna mēs te jūs tikko piedzīvojāt, kas bija sākumā. Es nezinu, kā labāk darīt, ielikt man te uzreiz šo te sarunu tagad saglabāt un atkārtojumā ielikt, es nezinu, YouTube'ā, piemēram, lai viņi arī paskatās un redz un saprot, nu jā, stulbi tagad to raksta nomelnojošo būs rakstīt tā, kā gribējās. Bet viņiem nots pofīgi, nu viņiem arī bija zādi, viņiem pilnīgi neinteresē patiesībā, ko mēs te runājam vai daram. Viņiem, ja liek tagad тут Helmani, Šlēsar un Brēmeni nomelnot, nu tad tur tā jāčeries, Ņemagu var jau sazvanīt, tur uzprasīt jautājumus un uzrakstīt rakstīņus, uzštancēt. Bet tā, ka viņiem tas ikdienā interesētu, nu netek, nu beidziet. Tur ir tāds robotismu līmenis, manuprāt, atstrādāts jau, ka tur ir pilnīgi vienalga, es te ielikšu kaut kādu tiešraidi YouTube'ā vai ne šo te, kur tā saruna ir dzirdama. Nu, droši vien jau, ka tā ir jāizdara, jo iznāks tas raksts, un pēc tam es te tur likšu, kā bija īstenībā, nu kam tas vairs interesēs vakardienas avīzes. Nu, tāpat jau tas viss ir, nu, man tas liekas kuriozi patiesībā, ka nu, šis ir tas līmenis, ar ko nodarbojās, kā viņi paši sev pozicionē, tur nacionālais, kaut kāds tur lielākais, tur komerc mēdīs portāls, jau cik tur gadus pēc kārtas viņu indējuši, tur labākais brends Latvijā un nezinu kas, nodarbojās ar to, lai Rudolfam Brēmenim uzdotu jautājumus par viņa video tendencēm, TikTokā un stilu. Te jau nebija ne viena konkrēta video, kur kaut kad pieņemsim kaut kas nepareizi pateikts, ja? Nu, tu to varētu paķidāt, un tur man starp citu visu 2 gadu laikā ir bijuši tikai 2 reizes, kad es kļūdos. Un pēc tam, starp citu, abās reizēs esmu atsaucis informāciju nākamajā dienā uzreiz. Pirmā reize bija, ka mēs pirms 1,5 gada bijām Madonā, vai nekad tas bija pirms 2 gadiem, jo gandrīz, nu, ziemā. Jā, nu, bijām Madonā, un tur vietēji pateica, ka slimnīcas ārsti laikam atsakās krieviski runāt. Nu, tur bija haips bija par Ukrainu tāds, kad atnāk kāds un krieviski kaut ko prasa, tad speciāli tie ārsti latviski tikai runā, nu, ka tā esot, jā. Un ka policisti pa mājām staigā miliči un pārbauda, kuriem ir Krievu kanāla dzīvokļus, ka nu, tie naivie, kas ielaiž iekšā parāda, uzreiz sots. Nu, lūk, tādu ziņu pateica, un izrādījās tā slimnīca teica, ka ne, tā nav un dievojās. Tur slimnīcas Facebook portālā, profilā pat bija ielikuši tur, ka tas tā neesot, taisnojās un ko tur. Nu, un ja tas oficiāli slimnīca to pasaka, tā nav, tad es arī atspoguļoju. Nākamā dienā pateicu, nu, ka tā slimnīca saka, ka tā nav, un tad, ja tiešām tā nav, es atsaucu informāciju. Nu, normāli. Un otrais bija, ka es Pauļotu māju braucu uz Ogru filmēt. Jau pēc Covid jau izskaņčārs ministrs nebija, un ne to kaut kā, tur bija cilvēki pateikuši, nu tur viena māja tikai bija tāda, bet izrādījās kaut kādus 50 metrus tālāk, tur bija īstā māja viņam. Tad arī es biju safilmējis to un ielicis, un nākamā dienā īsto safilmējām, ielikām un atsaucām to māju, jo tās mājas īpašnieks jau bija sācis satraukties, ka viņa māja uzrāda kā Pauļota māju. Un smuka māja bija, abas divi, gan tā Pauļota, gan tā otra, bet Pauļus tur kaut vairāks jau sabūvējis ir. Tas viss, protams, pa nevainīgo ministra Aldziņu Covid afēras laikā. Nu, lūk, tā kā tādi mums te pīrāgi šodienas 4. rītā diena sākās pozitīvi. Labi, dāmas un kungi, paldies visiem, kas skatījās. Mani sauc Rudolfs Brēmenis, droši pievienoties šim te profilam. Es ielikšu atkārtojumu tie, kas neredzēja šeit interviju ar Delfi redaktori. Žukovas kundzi ielikšu YouTube'ā, tā kā tie, kas nav mani tur sameklējuši, tur man arī ir cita veida tādi garāki raidījumi un informācija YouTube'ā Rudolfs Brēmenis live. Saucās mans kanāls. Tie, kas neredzēja šovu 8, var noskatīties 200. epizodi. Saucās šovs 8. Arī YouTube'ā es viņiem biju. Te kaut kas interesants notiek šonedēļ. Es esmu mani aicināts sākus, ka kaut kādu viesi. Nu, tur viņi gribēja ar melno humoru pasmieties. Tas ir daļai sanāca. Es uztveru humoru veselīgi un arī piespēlēju. Bet te tagad pēkšņi Delfos. Šāda intervīņa. Nu, protams, ka abos gadījumos mērķis bija viens un tas pats parādīt kāds reku kāds neandertālietis. Nu,
Tad tagad es nezinu, kāds būs tas rakstīns. Nu, gan jau, ka būsim. Varētu būt, ka apvainosies un neieliks vispār speciāli par sodu, par spīti. Pateikt, ka Breimanu neieliksim, tikai atstāsim Šleseru, Helmanu un mākslīgi kaut kādu pievilksim klāt vēl kādu. Bet tas būtu arī jocīgi. 75,000 sekotāji tomēr tiktu, kā ir 75,000 sekotāji. Patiesībā jau arī šāds zvans bija Glorijai jāveic. Viņai ir 2 vairāk sekotāji, līdz 150,000 būs. Tā kā, principā, viņu ignorēt arī jocīgi. Ko vēl? Es neteiktu, ka Helmans, ja salīdzinām Gloriju un Helmani, es cieņu Helmanim ar tiem Facebook ierakstiņiem, bet tomēr Glorija arī gan Facebookā, gan Telegramā ļaunajā, gan tīpaši TikTokā nesalīdzināms reizes aktīvāk. Viņi būtu kā reizi jāinformē, un viņi kā reizi pat ir tuvāk, viņi varētu saukt par politiķi, es sev neuzskatu par politiķi. Viņa kā reizi pat ir bijusi gandrīz 2 gadus Saeimā, un ir bijusi reāli politiķi. Kāpēc viņai neprasa par tendencēm viņas video TikTokā? Nezinu, ar ko atšķirās mani video no Glorijas. Tēmas plus mīnus ļoti, pat mēs bieži speciāli tur es latviski, viņi krieviski nofilmēju, lai pārklājās, lai speciāli izplatās vairāk sabiedrībā šī informācija, praktiski iemeslu dēļ, šādi. Kāpēc? Bet, varbūt veču apskats būs Helmans, Breimans, Šlesers. 100 punkti tur būs, ka visi sliktie. Nevar būt tā, ka Delfi uzrakstīs, ka šie ir piemērs, kā vajadzētu komunicēt ar sabiedrību sociālos tīklos. Uzskatīt dezinformātori, melu izplatītāji, kaut kas jauns. Gan labi. Savā laikā pat bija raidījums dezinformācija un populisms, kurš atcerās populisms un dezinformācija, kā bija dezinformācija un populisms, laikam, jā. Bija 100 nepilnu raidījumu tika novadīti šādā, 80. Pēc tam es turpināju vienkārši Breimans runā. Jo tad jau iegājās, ka reku dezinformātori ar pirkstiem rādīja reku populists un dezinformātors, un tā kā joku beigo. Bet tādi Klička pielīpa nav tas labākais droši vien. nekas. Ne tas vien ir. Tā kā labi, es redzu, jūs te čatā, visu kaut ko čatojāties, reku arī man Glorija droši vien pamoderēja un ar jums te čatojās, bet šis bija kārtējais monolodziņš no manas puses. Labi, tiekamies atkal drīz. Starp citu, šodien, mums jau te nāk tagad jauna informācija. Te izrādās tas Ķengaragā, ka Glorija atsūtīja, apstiprināja, ka Ķengaragā tas spēļu laukums, kur tiešām interaktīvs, tur visādām šūpolēm, slitkalniņiem, tur visu iespējamo smilšu kasti, tur trenažieri kaut kāda līdztekas, kas tik tur nav. Tas ir izmaksājis 70,000 eiro. Viņu atjaunot vai ko tur. Testi, ko mēs tad redzējām robežos, ka objektīvi kāds 5 reizes mazāks, un tikai ar vienām šūpolēm ir izmaksājis 143,000. Lūk, tādi brīnumi mums te notiek, izrādās, jā. Un vēl te. Tagad, starp citu, ir patīkami, mums ir parādījušies reportieri jau savēji. Artūrs Klebaks ir ļoti labi palīdzējis mūsu biedriem, kam ir deksme un vēlme filmēt visu kaut ko, iemācīt, kā to efektīvi darīt, un sāk parādīties jau visādi interesanti video no visām Rīgas pusēm, un šur tur Latvijā. Tā kā tas ir tas, ko mēs te darām. Mēs gribam iedvesmot, kā jau es te redaktorē teicu, iedvesmot cilvēkus arvien vairāk un vairāk paši visu izgaismot. Tā arī ir nākotne, tad arī vecajiem medijiem un kādi izmeklējošie žurnālisti vairs nebūs baigi vajadzīgi, jo viens nofilmē, cits uzreiz, kas ofisā kāds sēž, kam Lursaftam tur pieeja, paskatās, kas ir patiesie labumu guvēji, kāds ir apgrozījums bijis, un cits tur pastāst domē, kādi konkursi vinēti, un lūk, viss pāris stundās var tādu sižetu uztaisīt. Vienam, protams, ka grūti tur rakties meklēt un tā tālāk, bet tiklīdz tas ir komandas darbs, vieniem patīk filmēt, citiem atkal nepatīk dokumentos vai datubāzēs apskatīties, rakāties, kaut ko meklēt. Tā kā tas ir tādā veidā mēs būtu tāda sabiedrība, kur būtu grūtāk šādus te metienus taisīt, kā izskatās Jānis Krievkalns iepirkumu nodaļā ir, es nezinu, bet viens Jānis Krievkalns bija basīt agrāk kopā spēlējām te pa hobiju līmenī, tur bija tāds džeks, ja tas pats, tad te Jānka, ko tu esi tur uzstādījis krastmalā pa mākslas darbiem. Tā kā tā. Labi, paldies visiem, kas skatījās, piesakojieties. Mani sauc Rudolfs Breimans un tiekamies atkal drīz.